Žēlastība un miers jums no Dieva, Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Man ir bail pat runāt. Es esmu piedzīvojis kaut ko tādu, to, ko es gribēju runāt. Es biju uz žēlastības satriekts un žēlastības dziedināts. Man šķiet, ka Māris nospēlē man tematu. Man vairs nav ko teikt. Es āmen varu teikt un viss. Bet sveiciens visiem, kuriem es neesmu sasveicinājies, un es vēlos arī jums līdzdalīt, kā no Cēsīm ieradies, vēsti no Cēsīm. Jūs zināt, ir pirmo reizi Cēsīs Līganas ielā 1 ir izstāde Krītošais akmens. Es arī tāpēc šodien ierados, lai arī pastāstītu jums un liecinātu par to, un Aidis ar to visu, tie jau ir zinām cilvēki, kas to visu zina. Un izstādes autors ir franču mākslinieks Laurents Grizels. Un tādā mūsdienīgā skatījumā mēs varēsim apskatīt šo seno pravietojumu. Un 1. novembrī 2018. ir muzikāls vakars. Tas arī ļoti priecīga vēsts. Bet šī brīdī jau es atvainojos, kaut kas nokrita. Žēlastības satriekti un žēlastības glābti. Un tad, kad es pārdomāju šos vārdus, man šķiet, kad vai tas nav viens un tas pats? Kā jums šķiet? Žēlastības satriekts un žēlastības glābts. Un Iesejas grāmatā, Ieseja, ko piedzīvoja, Iesejas grāmatā 6. nodaļa un 5. pāns. Tad es izsaucos, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķītas lūpas. Un tagad es redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu Ceabotu. Sastapšanās. Ieseja bija pravietis jau. Viņš bija, teiksim, šodien draudzes loceklis. Viņš sastapās ar šo kungu. Viņam bija kāda vēsts. Viņu sagatavoja kādai vēstī. Asīrieši uzbruka, gatavojas uzbrukt un bija grūti laiki bija. Un ja mēs lasām šo vēsti, mēs katrā ziņā izdzīvojam tekstu. Mēs ļaujam izjust kāda cilvēka pārdzīvojumus. Un tāpēc tad darbojas mums prāts, pieredze un atklāsme. Prāts, pieredze un atklāsme. Un jūs zināt, kur par šo atklāsmi mēs varam lasīt Mateja 16. nodaļā. Mateja 16. nodaļā un 16. Mateja 16. nodaļā un 16. pāns. Es lasīšu 15. pāntu, un viņš tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt? Kas es esmu? Jēzus šodien jautā, ko jūs par mani sakat? Kas es esmu? Viņš saka, Zigūt, kas es tev esmu? Jautājums. Un tad Pēters saka, tad Sīmons Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja, viņam sacīja, svētīgs tu esi Sīmoni, Jona dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Atklāsme. Mēs lasām rakstus, mēs saņemam atklāsmi. Pieredze, prāts, pieredze un darbojas atklāsme. Viņi darbojas kopīgi. Un ja mēs tā skatāmies, tad ir zināmi daudz ievērojami cilvēku biogrāfija. Pasaulē, sabiedrībā ievērojams personas,
par kurām sarakstītas grāmatas, valstu prezidenti, militāri vadītāji, intelektuāļi, apzinīgi cilvēki sabiedrībā. Šie cilvēki bija lieli, jo uzvarēja savus trūkumus ar varonīgu un ilgstošu piepūli. Viņi uzvarēja savus trūkumus ar varonīgu un ilgstošu piepūli. Bībelē raksti mums atklāja pilnīgi atšķirīgu ainu. Bībelē varoņi ir lieli, jo atzīst, ka viņu cilvēciskās vislielākās vājības nevar uzvarēt ar cilvēku spēkiem. Viņi atzīst, ka tiem nepieciešams Dieva spēks. Kapitulē. Ar to viņi lieli. Es tad līdz ar to vēlos līdzdalīt arī kādu šo, tiešām šodien ir viena sabiedrības daļa, varbūt. Tā nebūs reklāma, bet varbūt arī, kas klausās mani šodien un zina, kad ir tāda AA. Jūs zināt, kas ir AA? Anonīmie alkoholiķi. Es teikšu, ka es arī 30 gadus atpakaļ. Es esmu alkoholiķis, kas alkoholu nelieto jau vairāk kā 30 gadus. Bet es biju tik uzaicināts pie viņiem atkal. Viņi man uzaicināja dzirdot manu atgriešanās stāstu, kāds man bija, un viņi man uzaicināja, atnāca. Un es biju pārsteigts. Pārsteigts par vienu lietu. Es domāju, kāpēc viņi draudzē nav šodien. Un viņa soļi, kādi viņi ir. Pirmais, mēs atzinām, ka esam bezspēcīgi pret alkoholu un ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas. Pārliecinājamies, ka tikai pār mums stiprāks spēks var atgriezt mūs pie vesela saprāta. Paklau. Un tur nav tikai alkoholiķi, tur ir atkarīgi. Tur ir cilvēki ar augstākām izglītībām, tur ir spēļu atkarība, tur ir arī citas atkarības, visi nāk kopā. Un viņi atzīst, un viņi nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi Dievam, kā mēs to saprotam. Kaut kas tāds brīnišķīgs. Un šodien mēs arī to zinām. Pēc rakstiem, par kādu Bībeles varoni mēs šodien varam parunāt, ja mēs atveram apostoļu darbus, 7. nodaļu. Apostoļu darbi, 7. nodaļa. Ziniet, par ko ir 7. nodaļa? Jūs jau noteikti zināt. Es vēlos izlasīt 7. nodaļas un kad 40 gadu bija pagājis Sinai kalnā, tuksnesī, viņam parādījās eņģelis degošā ērša krūma liesmā. Pa ko iet runa, jūs zināt? Par Mūzu. 40 gadus. Pēc 40 gadiem. Mūzes, mēs zinām, viņa vēsturi 7. nodaļa stāsta, kā viņš uzauga ģimenē, viņš ieguva izglītību, zināšanas, militārās, sociālās visas zinības. Un viņš nosita cilvēku. Lēnprātīgais Mūzes nosita cilvēku. Dabūja bēgt. Bēgot viņš vēl pie kāda sakas nonāca. Un tad tur puiši apcēla kādu meiteni. Un viņš atkal viņiem tur sadeva, vai
kā tur bija viņš, un aizstāvēja šo pret vairākiem, stājās pretī šis lēnprātīgais Mūzes, ja, ko mēs zinām. Un tad pagāja 40 gadi, kuru Dievs iemācīja šo lēnprātību. Viņš mācījās Dieva skolā 40 gadus. Un tad šī sastapšanās degošā krūmā. Mēs visi esam sastapušies ar Jēzu Kristu. Es domāju, ka mēs esam šeit to piedzīvojuši. Un es vēlreiz gribu atkārtoties savu spilgtāko piedzīvojumu, kas pirmais manā mūžā bija. Es jums jau kādu reizi līdzdalīju. Tas bija Kalē ielā Cēsīs, kad es iegāju dievnamā. Es biju nokavējis toreiz, ja? Es biju uzaicināts. Pulkstenis jau bija 11. Es domāju, nekas iešu prom. Beigās kāda balss man atgādināja, ja tu tagad nenāks, tu nenāks nekad. Un tad es ieskrēju iekšā. Es pa priekšu nosmēķēju cigati, protams, vai ne? Man bija tāda gara mati, tāda, es ieskrēju iekšā, visa zāle bija pilna, es aizgāju priekšā, atsēdos. Un tad es dzirdēju dziesmu, koru dziesmu, man žēlastība dāvāta, vis paša nopelna. Viss. Es nevienu cilvēku tur neredzēju. Es dzirdēju tikai tev žēlastība dāvāta bez paša nopelna. Tā bija man pirmā satikšana. Es te būšu. Es zinu, te man uzrunāja. Tā bija man dzīva uzruna. Es nekad nots neesmu pazīts. Es nemāku dziedāt. Bet dziesma mani uzrunāja. Mani uzrunāja. Un tad arī Mūzes satikās pēc šīs satikšanās degošā krūmā, kā žēlastības satriekts vai žēlastības dziedināts viņš tika tur. Kā mēs varam to saprast, kas tur notika? Žēlastības. Tad tālāk viņš saprata savu vājumu. Dieva spēkā viņš izveda tautu. Mēs par viņu zinām, ka viņš bija liels. Tikai Dieva spēkā liels bija. Tikai. Tad vēl mēs varam apskatīties vēl kāds piemērs man ļoti patīk tāds, kad mēs aplūkojam Pēteri. Gods nezinu Pēteri. Jā, Pēteris. 1. Jāņa 1.42. 1. Jāņa evaņģēlijā mēs varam atšķirt. Pirmā nodaļa un 42. Viņš to aizveda pie Jēzus. Jēzus viņu uzlūkoja, sacīja, tu esi Sīmanis, Jāņa dēls. Tevi sauks Kēfa, tas ir tulkots klints. Kas tur bija? Mēs iepriekš redzam, viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani, viņam saka, mēs esam atraduši Mesiju, tas ir tulkots svaidītais Jēzus. Un jā, tad pie Jēzus. Un ko Jēzus saka? Jēzus dod vārdu viņam. Pēteris, klints, grieķu Petrs, klints, ja. Kā jums šķiet? Tādām stūrgalvim kā Pēterim patika šis vārds. Klints tagad būs, ja. Mēs redzam. Mateja evaņģēlijā 16. nodaļā no 13. panta mēs varam lasīt. 16. nodaļā Mateja evaņģēlijā tas ir. Mateja evaņģēlijā 16. pants un tas ir 16. nodaļa no 13. panta. Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cezara robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja, ko ļaudis saka par cilvēku dēlu. Mēs redzam, ja, kad viņš, un viņi atbildēja, citi saka, tagad kad tas ir Jānis Kristītājs, cits Ēlija, Jeramija vai kāds no praviešiem, un viņš tiem sacīja, bet ko jūs par mani sakāt, ja? Un tad atkal Pēteris izceļās. Bet viņš saka Pēterim,
Paga. Tu to ne? Mans tēvs tā to atklāja. Bet Pēterim kāds gods tomēr. Jā. Marka evaņģēlijā mēs pa Pēteri atkal varam. Tur arī kaut kas teikts pa Pēteri. Marka evaņģēlijā 14. nodaļa un 27. pants. Jēzus tiem saka, jūs visi apgrēcināsieties, jo stāv rakstīts, es ganu sitīšu un avis taps izklidināts. Bet Pēteris tam sacīja, un ja visi apgrēcinātos, tomēr ne es. Ja? Paštaisnais, pašpietiekamais Pēters saka, tikai ne es, visi, ja, tikai ne es. Klints, Pēters taču klints ir. Kā te viņš tā var? Un tad Marka 14. nodaļā, tajā pašā 14. nodaļā, ja mēs izlasām jau tālāk, 71. pantu, Marka evaņģēlijā 14. nodaļā, ja, un 71. pants. Es palūkšu kādam varbūt izlasīt šo pantu jūs. Marka evaņģēlijā. Mēs zinām labi, tad Pēteri, bet viņš atkal liedzās. Mēs zinām pa Pēteri, ja. Tur bija notikums. Un kalponi viņam atkal redzēja un sāka stāstīt tiem, kas klāt stāvēja. Šis vīrs viens no tiem, norāda Pēteri, bet viņš atkal liedzās. Un par mazu brīdi tie, kas apkārt stāvēja, atkal Pēterim sacīja, patiesi, tu esi viens no tiem, jo tu esi galilietis. Un viņš saka, un viņš sāka lādēties un dievoties, es nepazīstu to cilvēku, par ko jūs runājat. Un tūliņ gailis dziedāja otru reizi. Un Pēteris atcerējās tos vārdus, ko Jēzus tam bija sacījis pirms. Kad tos vārdus Jēzums teica? Piemiņas mīlestā, jā, pēdējā mīlestā. Pēters, es nekad. Un kas notika? Un ziniet, kas notika Pēteri tālāk? Lūkas evaņģēlis. Un interesanti, ka Lūka vienīgais atklāja kādu zīmīgu lietu, ko neviens cits nav atklājis. Un tas kungs pie krusta, Jēzus, satiekas ar Pēteri acīm. Un tas kungs pagriezās un uzlūkēja Pēteri. Bet Pēteris atcerējās tā kunga vārdus, ko tas viņam bija sacījis pirms gailis šodien dziedās. Tu mani 3 reizes aizliegsi. Un ārā izgājis Pēteris sāka gauži raudāt. Kas notika? Ko Pēteris redzēja Jēzus acīs? Ko Pēteris redzēja Jēzus acīs? Kā jums šķiet? Un te Pēteris satriekts. Žēlastības satriekts Pēteris. Viņš redz Jēzus acīs. Jēzus saka, Pēteri, es tevi mīlu. Pēteris, tevi ļoti, ļoti mīlu. Pēteri, tu esi mans. Pēteri. Un kas notiek, Pēters? Pēters gauži raudāja. Pēters satriekts, žēlstības satriekts. Pēc tam seko Pētera ceļojums tālāk. Pēters kļūpa. Pēc šī notikuma, pēc šīs sastapšanās, Pēters atzina savu vājumu. Paštaisnais Pēteris saprata.
Pēters tika mīlēts, pieņemts un piedošana. Un es tagad gribu sacīt vienu lietu interesantu. Pa priekšu seko piedošana, žēlastība. Tas ir viens un tas vārds oriģinālā. Un tad seko nožēla. Es nekad nebūtu nožēlojis, ja es nebūtu saticies ar Jēzu. Es nekad nebūtu nožēlojis. Es nekad nebūtu sapratis savu noziegumu. Es nekad nebūtu sapratis, ko es esmu izdarījis. Nekad pats to nebūtu. Pāvilam bija personīgs apcepšanās ar Jēzu. Un Pāvils, kā mēs zinām apostoļu darbos, kas tas bija Pāvils? Pāvils. Apostoļu darba 9. nodaļa. Viņš satikās ar Jēzu. Šis reliģiozais Dieva kalps, Bībeles zinātājs, Bībeles skolotājs satikās ar Jēzu Kristu. Viņš taisnīgi vajāja. Viņš nepieļauj draudzē nekādas vājības. Viņš vajāja tos, kas nepakļāvās. Tie bija kaut kādi ļaudis, kas nekontrolējami. Reliģiozais Sauls kļūst par kristieti, satiek Jēzu Kristu. Viņš kļūst par kristieti. Un es jums gribu pastāstīt tagad notikumu. Mans darbs, kā jums saistīts ar tālbraucējs. Es atkal pavadīju kādu koncertu grupu. Es neteikšu tās nosaukumu un negribu reklamēt. Ja, tā nav mūsu grupa. Ja, un tā ir pasaules slavena grupa, kuras vairākus gadus jau es uzaicināts loģistikā pārvedāt viņiem skatuvi un skatuves piederums. Un es biju Turīnā. Jūs zināt, ka Turīna ir Itālijā. Un tā kā sabats tuvojas, mēs tur augam dienām visu nedēļu dzīvojam, 3 reizes dienā ēdam un ejam ekskursijās, par to mums maksā, jo mēs savu darbu esam paveikuši. Nu, tā ir Dieva žēlstība, citi brauc ekskursijās, viņiem paši pērk biļetes, bet man par to samaksā. Nav brīnišķīgi, ja? Es Turīnā apmeklēju arī muzeju, Valdiešu muzeju, tur daudz kas interesants ir, vēsturisks. Un tagad es pieņemu lēmumu, piektdienas vakarā es došos uz draudzi. Es vēlos apmeklēt draudzi. Nu, es tagad, ziniet, kā savā telefonā atrodu Google Maps, 7. dienas adventis draudz, ielieku, ir, no rīta pamostos, lieku, sekoju un eju, dodos tagad uz šo draudzi. Eju, 3 kilometri nav tālu, cēsts, patīkams, ziniet, Itālijā ļoti karsts pa dienu, bet rīts tur ir tiešām patīkams. Un tagad es eju, un Google saka, pagriezties pa labi, un jūs esat sasniedzis gala punktu. Es tā paskatos, jā, tāda ēka, tāda zemā ēka, tāda jumta, durvis vaļā, skan muzika, draudz. Es eju iekšā tagad, skatos priekšā katedra, tais katedras krusts, labi, sasniedz, skatos, tāds, tā kā nekas tā īpaši neliecina, vēl nekas, kaut kur tur dievkalpojumu kur uzlikt, arī neko neredz, tā īsts paziņojums. Nu labi, sēžu. Kad nāk cilvēki, 9:30 jau biju ļoti laicīgi gāju. Tas 9:30 nāk vairāk cilvēku. Ap 10 sanāk vēl vairāk. Tagad pirms tam es skatos, kāds no vadītājiem tur staigā, un es viņam planšetē uzrakstu Itālijam, ka es esmu 7. dienas adventists no Latvijas. Šis tā paskatās, izlasa, sī. Jā, viss kārtībā.
Nu neko, es tagad 10:00, muzika skan, un es skatos, man tas vīrs, kas tagad, kuram es rādīju to tulkojumu, iznāk ārā no pa durvīm, tā kā no šīm. Skatos tādā tērpā, kaut kāds mugurā tāds tērps, es domāju, kas nu tagad adventisti ar sāk tērpties tādā te priesteru tērpā, jā? Es domāju, Itāli, es domāju, nu viss var būt, tradīcijas var būt, jā? Un tagad skatos, jā, bet tas ir tas pats. Neko, tagad muzika skan, viņš jau tur kaut ko tur pielūdz, un pēkšņi atverās durvis, sadiet abas divas durvis, tur, kur Saša takas vaļā, un nāk iekšā zārks. Un es sēžu aizmugurē, un tagad to zārku nesu noliek viducī šeit priekšā, un es aizmugurē domāju, zīme. Jūs zināt, man nebija neko teikt, neko domāt. Es tagad jūtu ceļos kājās, un šis tagad tas svīt priekšā redz, ka es tagad ceļos kājās, laikam redzēju man to izmisumu. Un ziniet, ko viņš dara? Viņš parāda, lai tie spēlē tālāk, un viņš man rāda tā, gar malu, tur tāds kolonis nāc šurp. Es klausīšu, tu eju, es tagad eju to malu, viņš ieskrien tajā telpā, norauj šito nost, to paltraku, viņam kājās ir tādas kedas un šorti, viņš paķēra mani pie rokas un ved man pa durīm ārā. Viss dievkalpojumi atstāja. Viņš pa plakus durīm ārā mani ved, un tālāk kaut kādi 400 metri, 300-400 metri ir adventistu draudze. Un tagad viņš man atved pie tās adventistu draudzes, un tur tāda liela, tā adventistu draudze atrodas tādā daudzstāvu mājā, kur apakšā bijis veikals vai kā, tur viņi telpas tādas lieliem stikliem. Un jūs iedomājieties tagad, tur pašreiz notiek sabatskola. Un mēs uz ielas viņš man atved, un es tagad skatos viņam acīs, un es viņam saku, mio fratello. Zini, kas nozīmē? Mans brālis. Un tad notika kaut kas tāds, ko es nekam neatzīju. Atkal piedzīvojis mans satriekts es biju. Viņš man apķērās un raudāja. Viņš uz pleca man raudāja un elsoja. Viņš man spieda, jūs saprotiet? Mans brālis. Un es biju satriekts, šīs žēlstības satriekts. Sabata dienā es satīkos savu brāli. Jūs saprotiet mani? Viņš varbūt nekad nebija no adventistu piedzīvojis. Varbūt viņš nebija piedzīvojis šos skaistos vārdus, mans brāli. Viņš raudāja. Iznāca, apstājās sabatskolu, skatos visu pamirst. Viņi laikam pazina šo vīru, nāk ārā mācītājs. Tagad viņš strītālisti un stāsta, ka tas ir, redz, kas atvedis un tā godīgi, ka atvedis mani uz draudzi un dod roku, un šis nemaz nedod roku. Neko, es tagad šis man aicina iekšā, pagriež, es tā, neko, jūs saprotiet, man tāds, aizēju, sabatskola turpinās, bet visi tā ļoti klusē, tā skatās uz manis, skatās, atrod man tulku, viņš ļoti ātri atrāda tulku krievu valodā tajā brīdī, rumānieti 1 gados, viņu krievu valodu, rumāņi zina, un tur angliski, tur neparīsti, tur nebija vāciski, es ļoti labi runāju, diezgan labi runāju. Un tagad atrod, un viņi saka, kas tas bija, kas tev atveda, prasa man. Es saku, mans brālis, moj bratis, viņai saka, mans brālis. No. Es tagad, viss tas sabatskola beidzās, viss klusi pašķirās. Tagad man iznāk priekšā mācītājs, no kurienes tu esi, kas tāds esi, visā atbild, man jāatbild tagad. Es esmu no Cēsīm, no Latvijas, 7. draudzes loceklis. Es parādu planšiti, parādu dievkalpojumus, pašreiz notiek dievkalpojums internetā. Skatā. Un kas tas bija, kas tev atveda? Es saku, mans brālis. Nav tavs brālis. Saprotiet,
es biju, man gribēs raudāt. Es nezinu, kas man... Es vēl biju tajos apskāvienos. Es biju tās brāļa apskāvienos, saprotiet? Es atrados vēl tajos, es nevarēju vēl... Tas tā, ar kā viņš mani piespied un kā viņš raudāja tajā brīdī, kad viņš sastapās ar šo žēlstību. Es arī sastapos. Un es teicu, tas mans brālis un viss, un es domāju, es iešu prom. Un beigās viena māsa piecēlās un man pārtulko, viņa lūdz piedošanu, ka viņi pārpratuši. Un es izstāstīju šo piedzīvumu, kā notika. Jūs saprotiet, viņš atstāja savu dievkalpojumu, apetīšies dievkalpojumu, lai mani aizvestu uz draudzi. Katoļu draudzes virspriesteris, viņš skaitoties tās pilsētas. Viņš man aizveda uz manu draudzi. Mīļie, pēc kā mūs pazīst, ka mēs esam Dieva bērni? Man bija atklāst. Pēc kā jums pazīst? Atvērsim Jāņa evaņģēliju. 13. nodaļu. Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļu. Un Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļu un 35. pantu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Ja jums būs mīlestība savā starpā. Ja mums būs mīlestība savā starpā. Mēs zinām mācību, ļoti vērtīgu mācību. Un patiesa mācība par Jēzu Kristu, kurai ir vērtība šodien. Mēs sekojam šai mācībai. Es pats sekoju šai Bībeles mācībai. Bet ja mēs domājam un ceram, ka tiksim glābti šo zināšanu dēļ, tad jau esam pazuduši jau šodien. Ja mācība kļūs par pašmērķi. Un tagad mācība neatbrīvo no sautības. Mācība neatbrīvo no sautības. Jēzus atbrīvo no sautības un no egoisma. Jēzus krusts, Golgāta, atbrīvo no egoisma un sautības. Šis ir brīnišķīgs piedzīvojums, ko es līdzdalīju dažiem vairākiem mācītājiem un jautāju, un tad man brālis Incerbergs Ojārs teica, es noteikti aizvestu uz katoļu draudzi, ja viņš būtu apmaldījies. Bet es ļoti maz man atbildēju, daudz klusēju. Jūs ziniet, šis brālis satikās sabatā ar žēlastību. Katoļu brālis. Iespējams. Un spēks ir evaņģēlijā. Un ne tā pasniegšanas veidā. Spēks ir evaņģēlijā. Jūs ticat, ka spēks ir evaņģēlijā? Šodien meklē pasniegšanas veidus dažādus. Ir tāds brīdis, kad šo pasniegšanas veidu iespējams, kad meklē varbūt ar čigānu metodēm. Saprotiet, grib dabūt. Ja? Kaut kā menedžēt vajadzētu. Ja? Vajadzētu kaut kādas metodas mums, vai ne? Tā šķiet, vai ne? Pasaki 3 reizes jā, tad tu piekritīsi. Ja? Tādas manas viltības. Es kā varbūt piedāvāšu tev labāku dzīvi, nāc šurp, vai ne, un nāc uz draudzi, nāc, seko Jēzum. Un es varbūt tas varu stāstīt daudzas lietas, bet ir viena lieta. Ja es pats nebūšu sastapies ar Jēzu un ar viņa žēlastību, tad tur velti kaut ko runāt. Mani dzirdēs, zināšanas būs. Ir tāds psiholoģija process, varbūt pieminēt varētu, nepieminēt, ir deklaratīvā atmiņa un procesuālā atmiņa.
Saprotiet? Ir dažādi. Bet romiešiem es vēlos lasīt 1. nodaļas un 16. pantu. Vēstulē romiešiem 1. nodaļā 16. pantu. Tas pats Pāvils, kas satikās ar Jēzu Kristus ceļa, viņš teica, jo es nekaunos Kristus evaņģēlī dēļ. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic Jūdam vispirms un arī Grieķiem. Evaņģēlijs ir pats spēks. Tu nevajag neko izdomāt, ne metodes, ne... Šodien ir dažādas skolas, ir skolas, kas māca. Tas ir labi, ka mēs izkopjam dāvanu, es nenoliekšu to visu, ka mums ir jāmāk runāt, mums ir jāmāk pastāstīt, jābūt drošiem, jābūt motivētiem, koncentrētiem, pateikt vēsti. Bet pastāst par Jēzu Kristu, ko viņš tev nozīmē. Pasaka, ko tu pa viņu domā? Kas tev viņš ir? Nu, kā viņš tev atbrīvoja? Es kādreiz sākumā teicu, ka viņš man atbrīvoja, ka es atmetu dzeršanu, stāstīju, pēc tam man kauns palika. Bet man tik jāsaka patiesība. Jēzus man atbrīvoja no alkohola. Ne tikai no alkohola. Es pie Jēzus ieraudzīju savu ļauno sirdi. Es redzēju savu egoismu. Jūs redziet, kā tas ir interesanti. Ziniet, interesants vēl viena lieta. Cilvēku pazemošana likuma priekšā. Mums kādreiz patīk cilvēku pateikt. Man vajadzēja, jūs padomājieties, pateiktu, zini, brāl, 4. bausli tu neievēro, kas man pavadīja. Ja? Kas notiktu? Tu neesi mans brālis, tu neievēro 4. bausli. Kas notiktu? Es būtu parazidēšana. Tā būtu tīra. Es pazemotu cilvēku likumu priekšā. Jēzus tā nedarīja. Jūs ziniet, Jēzus nekad tā nav darījis. Es nezinu, vecā derībā, pat Ecēļa grāmatā, ja mēs atveram, ja, Ecēļa 36. nodaļu. Ecēļa 36. nodaļa no 26. panta. Es jums piešķiru jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens cieto sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jūs apveltīšu savu garu un vadīšu jūs, ka jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manas noteikumus. Pats Jēzus tā nerīkojas. Jēzus grib cilvēkā piepildīt un atjaunot likumu. Jēzus cilvēkā grib piepildīt un savu līdzību atjaunot. Mums šķiet, ka vienmēr tas jautājums ir, man arī jautājums, kā es varu kļūt pietiekami labs? Jūs nemok tas jautājums, sakiet godīgi. Kristus nāks, es neesmu labs vēl. Kā tas ir? Bībele atrada vienu atbildi. Nekad mēs nekļūsim pietiekoši labi. Nekad. Lepnums un egoisms pamanāms. Tas ir viens grēks, ko viss, bet draudzē nevar. Var pamanīt, ka viņš tur pārkāp laulību, varbūt pamanīt, ka viņš aprunā, pamanīt, ka viņš zog, bet lepnums, tas var būt nepamanāms. Dieva taisnība ir iemēsota Kristū, un mēs to iegūstam tik līdz viņu pieņemam. Taisnība nav iegūstama ar sevišķu piepūli vai centīgiem darbiem, ar dāvanām vai upuriem. Tā ir brīva dāvana, kas tiek pasniegta
katrai izsalkušai un izslāpušai dvēselei, kur tas rakstīts Kristus kalnu svētra un 25. lapas puse. Kristus kalnu svētra, 25. lapas puse, brīnišķīga grāmata, jūs lasiet, jā. Es lasu, man patīk tās šīs grāmatas, es lasu un man tiešām patīk. Mīļies, es pārliecināts to, kad Kristus sastapās ar šo priesteri, un es arī sastapos ar Jēzu Kristu, tas gars mūs uzrunāja. Redzēt, prāts, pieredze un atklāsme kaut ko saka tomēr. Mēs esam pieredzē, varam dalīties. Es personīgi uzskatu, ka tas ir ļoti vērtīgi. Varbūt nenodara tas viss, ko es piedzīvoju personīgi, bet katrs mēs varam ieraudzīt Jēzu Kristu. Un vienīgi Kristus upuris, vienīgi evaņģēlijs ir vienīgi Jēzus pēc rakstiem miris un augšām cēlies. Pēc rakstiem. Un šodien ir dzīvs. Un ir augstais priesteris, ir aizstāvis, kas aizlūdz katru rītu par mums, par saviem bērniem, mācekļiem. Viņš aizlūdz. Mēs tagad drusciņ pieskārāmies vēl pie tā vienas lietas, kas ir, ka Dievs dara sāpes, satriec. Ziniet, man izleca protēze ārā. Es izsitu pirmoreiz Vācijā, otrreiz man Zviedrijā. Man bija sabata diena, tuvojās, mums bija jāstrādā. Un notika. Es lūdzu, debes Tēvs, atbrīvo man sabatu. Es nezinu, šie holandieši un tie visi, kas tur bija, viņi te, es stāstu, kuram grib, bet man sabats, es nestrādāšu, bet tur jākrauj piekabas, jāstrupē, tur jāstrādā bija. Un es tagad no rīta izēju tajā arēnā, skatos, tur alpīnisti vāc nost to skatuvi, un es tagad sēžu, domāju, ko lai es izdomāju, kā lai es noslīdu, un pēkšņi klik kaut kā, kāja man izlec ārā protēze. Nedrīkst man kustināt, ziniet, kādas sāpes ir. Tādas, kā mugurkauls es nemāku izstāstīt tas sāpes, tas šausmīgas. Un tagad es sēžu, un man tas kolēģis saka, pagaidi, es paraušu apakaļ. Saprotiet, es vienā pozīcijā sēžu un gaidu ātro palīdzību. Un šausmīgi, es pat pakustēties nevaru. Atbrauca ātrā palīdzība un iedeva dubulto devu ketenbols. Tas ir ļoti stiprs narkotika faktiski tā ir. Tad, kad es atslēdzos, viņi man uzcēla uz nestuvēm un ielika mašīnā un aizved. Un aizved man uz slimnīcu Göteborgā. Un tagad es nogūstu slimnīcā nācu pie saprašanas jau, sāku runāt. Izrādās, ka es viens ārsts vāciski ar mani sarunāties varēja, man brīvi tas ir. Un es viņam stāstīju par Jēzu Kristu, stāstīju, ka viņš man glābējs. Viņš tā skatās, tā, kā tur būs tā, ja? Kas tad tev, kā tas notika? Es saku, šodien es esmu 7. dienas, es nezinu, ko viņi cik daudz saprata, un es pēc tam saprotu pats, paklau. Tagad, kad visu sariktēja, tur atkal ar narkozi operāciju ielika pakaļ iekšā, tas tā moments, man atbrauc kolēģi pakaļ ar busiņu un aizved man uz arēnu. Tālāk ceļos turpināt nedrīkstēju braukt pie stūres, jo man bija narkotikas vai narkoze, vai kā to sauc. Un es sēdēju busiņā un sabats bija saulīt noriet, es pateicos tev par sabata dienu. Ops, paklau, es domāju, vai savādāk nevarēja? Vai savādāk nevarēja? Un es visu dienu nogulēju slimnīcā. Sabata nestrādā. Vai savādāk nevarēja? Kā jums šķiet? Vai šī nav žēlastība? Ir žēlastība. Tāpēc es pārdomājot, domāju, vai es tiku žēlastības satriekts vai dziedināts? Kā jūs teikt? Gan. Žēlastība. Es nepiedzīvoju nekādas tādas dvēseles sāpes nepiedzīvoju.
Un, ziniet, visvairāk mums pietrūkst Jēzus mīlestības. Mums ir jāmācās Kristus skolā. Nekas cits kā vien viņa taisnība var dot tiesības mums iemantot žēlastības derības svētības. Nekas cits kā viņa taisnība. Kad mēs pieņemam Jēzu Kristu par savu glābēju, viņš mums piešķir savu taisnību. Vai tas nav brīnišķīgi? Tā nav žēlstība. Vienīgais, kā mēs varam kļūt pilnīgi šodien, savu šo žēlastību. Mēs esam sen ilgojušies un centušies iegūt šīs svētības, bet nekas. Bet neesam tās saņēmuši, jo esam lolojuši domu, ka varam kaut ko darīt, lai padarītu sevi tās vērtus. Mēs neesam raudzījušies prom no sevis, ticot, ka Jēzus ir mūsu dzīvais glābējs. Mēs dzirdam bieži, tev stipri jāstrādā pie savu raksturu, vai ne? Piestrādā pie mīļiet. Vai debesu valstībā kāds ieies no tiem lieliem vīriem, kas būs uzvarējuši ar savu spēku visas šīs? Vai viņi tiešām uzvarēja, vai patiesi viņi tika uzvarējuši? Bet tur pēdējā mīlestā, kā uz drēbēs, nebūs neviena paša austs diegs. Tur būs Jēzus žēlastības austi diegi mums apģērbā. Jēzus taisnības dēļ mēs esam. Un pateikšu, kur tas rakstīts ir. Tas ir 1883. gada ģenerāla konferences. Kādas dieva kalponas, mēs zinām, kuras, Elēnas Vaits, pirmais manuskripts, 351. lapas puse, 1888. gads. Un šodien ir 2025. gads. Mēs pieņemsim žēlastībā un nekad neaizmirsīsim to. Efeziešiem, vēstule Efeziešiem. Ar ko uzreiz es gribu? Efeziešiem, vēstule Efeziešiem, 2. nodaļa. Un es lasīšu no 5. panta. Arī mēs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu žēlastībā. Jūs esat izglābti žēlastībā, jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus jūs, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Mēs bez viņa esam miruši. Ne tikai pazuduši, bet arī miruši. Viņš mūs uzmodinājis. Lai nākamos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savu žēlastību un laipnību pārplūstošo bagātību. Mēs šodien piedzīvojam šo žēlastību. Es esmu pateicīgs Dievam par šo vadību. Varbūt ir daži pārpratumi manā dzīvē, bet viņš man atklāja šo, Zigurd. Neaizmirsti nekad. Tu vienu lietu nelielies ar darbiem, bet neaizmirsti nekad. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus viņš iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu, mīļie. Mums katram dot kādu dāvanu ir. Šī žēlastība, ka mēs šeit esam. Un arī šeit ir ļoti daudz apkārt Valmierā, Cēsīs, Rīgā. Ir cilvēki, ir mācekļi. Iesim un droši dalīsimies ar to, ko Jēzus mums darīs. Āmen.